Nu, labdien! Šodien es izdomāju, man tagad kādu brīdi nav īpaši ko darīt, jā, un tad man te vairāk cilvēki. Ik pa laikam prasa, jā, vai tur, kad tu brauc savos stāstu vakaros, vai tu nevari, tur uztaisīt laiviņu apmēram no viņiem tiem, kas netiek un tā un šitā. Un es saku, ka nē, nihujā, šitā nebūs. Šitā gan nebūs, jā, var sakot, netiec, neko, ko es varu darīt, sūkā pīmbzin. Bet stāsts varbūt par to, ka es pamēģināšu uztaisīt vienu vidiku, visticamāk, ka viņš neaizies, bet uztaisīt vienu vidi, kur es varu tā, pastāstīt kaut ko, nevis tur braucot un filmējot, jo es saku, tas ir diezgan sarežģīti, priekš manīm izdarāms, tur speciāli brauc un filmē. Bet es varu jau, pastāstīt par kādu saucamo galamērķi, kur jau es esmu bijis un kur es varbūt varētu jums ieteikt, kā tur ir, kā tur nav, kā tur man bija un tā tālāk. Tas vairāk domāts varbūt tiem, kam, kā patīk klausīties un nepatīk lasīt, jo, principā, viss tas jau manā grāmatā ir aprakstīts. Un neko tādu super jaunu es tur nepateikšu un tā. Un tad, jā, patiks, ņemiet pa labi, jāzina, kā kāds braucot tur mājās, stāvot korķī, kaut kādā var uzslēgt, paklausīties, jā, nav jāpiepūlās lasot audiogrāmatu, audiogrāmatu, tikai īsā versija. Un, redzēšu, ja man nebūs linkums, salikšu kaut kāds bildīts vēl bikucīt fonā, bet redzēs, visticamāk, man būs linkums. Baigi. Bet, pofīgi, vienu video varam uztaisīt, un tā pastīsies. Neies, protams, viņš garš būs, jā, ļoti garš video, bet, labi. Labi, tā tad, dāmas un kungi, pa ko pastāstīt, tad ņemam man pēdējo grāmatu, un apmēram šī pašā laikā gadu atpakaļ, jā, decembra sākums, bļēns, vai točni precīzi šī laikā, man liekas, točni precīzi šī laikā, sanāca tā, ka mēs paviesojamies vienā no vairākās, bet konkrēti šodien es stāstīšu par vienu no Karību salu grāmatām, salām, un tā bija Sent-Lucija. Jā, tāda interesanta sala, pa ko jūs visticamāk nebūtu dzirdējuši iepriekš, un nekas traks nav. Jo, ja paprast tur, kur ir Latvija, Sent-Lucijā, viņi arī tur, klapē ar atstiņām, jā, un tēlo, kad vispār nesaprot, pa ko ir runa. Tā kā pilnīgi normāli, jūs nezināt, visas salas nevar zināt, un šī nav tā lielākā, absolūti nav tā lielākā sala. Ja mēs ņemam pēc platības, viņa kaut kāds 600 kvadrātkilometri, 600 kapekām. Un, tīri tā saprast vizuāli, cik tas ir, ja mēs ņemam salu no ziemeļiem līdz dienvidiem, tie varētu būt kaut kādi 44 kilometri, un ja mēs ņemam viņu, tā kā platumā no rietumiem uz austrumiem, tie varētu būt kaut kādi, varbūt 25 kilometri, jā. Līdz ar to sanāk, ka, tāda neliela saliņa, bet tai pašā laikā tur ir dafigā ko darīt, jā, dafigā ko darīt. Kā uz viņas var nonākt? Protams, ir lidojumi, kas savieno, man liekas, no Eiropas, ja nekļūdos, vienīgie, kas lido ir no Lielbritānijas, no Londonas, bet ir savienojuši reisi caur Ameriku, caur Kanādu, ir viņiem pat 2 lidostas ir, neskatoties uz tiem salas izmēriem. Un attiecīgi, jā, un tad visi tie savienojušie, viņi agri vai vēlam nonāk tai Sent-Lucijā. Mums bija bišķi savādāk, jā, jo mēs lidojam uz Martiniku, un pēc tam no Martinikas iebraucām ar prāmu. Līdz ar to es jums nevaru pastāstīt, cik maksā lidojuma biļets uz turieni, bet es jums varu pastāstīt, kad atbraukt ar prāmu no blakus esošās Martinikas, kas ir, tā kā Francijas teritorija uz neatkarīgo Sent-Luciju, jā, viņi ieguva neatkarību no Lielbritānijas, maksā kaut kādi 65 eiro, jā, tātad tu iekāp prāmītī, tu atbrauc, izkāp ārā tādā smukā, konteinerā lielā, jā, ļoti lielā konteinerā, nezinu, kas tā kā iedomājieties, ka, ja no depo, pieņemsim, būtu izvākta visa iekšā, jā, bišķiņ sadauzīta grīda, jā, izvākta stāležas, viss izvākts,
un ārā izkarināta zīme termināls. Jā, nu tagad, šis vairs nebūs depo, šis būs termināls, jo, depo nojāc, te cilvēkiem ir bīstam, bet termināls, pohu, jā, lai brauc iekšā, tad būs ok. Var sakot, jā, tā tad viss, kas iebrauc ar kuģi, iebrauc tai terminālā. Viņš ir speciāli nolikts ostas tāda, briesmīgākajā daļā, lai uz visa fona vēl tas termināls tīrzei bijis izskatās. Ka tu izskābļēt, tevi bailīgi, bet tu skaties, tas termināls ar tie uz pusēm, zin kā, spifkom paķāņi. Un tagad labās ziņas ir tādas, jā, ka Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga nekāda tur speciāla atļauja, speciālā vīza vai tur kaut kāda, nezinu, vēl speciālie papīri ielūgumi vai viss šitā te hērņa. Tu vienkārši brauc iekšā, jā, un tu parādi pasīti, viņi visticamāk nezinās, Sentlusijā mums tā bija izlidojot, jā, jo tante nebija nejausmas, kas tā pa valsti, un vai viņam vispār ir bezvīza režīms, bet iebraucot iekšā, jā, pilnīgi normāli, jā, tev paskatās pasu un laiž cauri. Ja jūs iebraucat ar tā kā prāmītes, sirsnīgi ieteiktu braukt tikai rokas bagāžu. Mēs tā arī braucām. Kāpēc? Nav nekas traks, ja jūs vilksiet čemodānu līdzi, jo visi čemodāni, viss lielais iziet cauri, tā kā muita, jā. Es nezinu, cik tas ilgi aizņem, bet izskatās, ka tas aizņem ilgi, jā, jo jūs tiekat sadzīt, tajā tur lielajā sūdā, un jūs stāvat rindā ar somām gaidīt, kamēr jūs somas tur atsevišķi stāv kaut kādā rindā, jo jūs vienkārši nevarat viņus prāmu paņemt līdzi, šito es saņemšu, nifigā, viņi tevi jānodod. Apmēram tā kā lidostā. Un pēc tam stāv, un cik viņi skrupulos bauda vai ko, es nezinu, es domāju, ka baigi nē, bet tā rinda izskatījās baisa. Mums paveicās ar to, ka mums ir tikai parastās mugursomiņas mazās, tas tur, kas tur viens no tiem muitniekiem, robežsargiem, lai kas viņš tur būtu, jā, viņš saka, jums ir tikai šīs, es saku, jā, viņš saka, oj, paceļ to tur, zin kā pārvilknīt, jā, nākat pa taisno. Var sakot, mēs bijām iekšā burtiski bez diršanas 2 minūtēs, jā, tikai tāpēc, ka mums nebija jāgaida uz somām, jā, visi, kas gaidīja uz somām, respektīvi arī gaidīja diezgan ilgi. Ja jūs tur tiekat iekšā, jūs nonākat, principā, gandrīz centrā galvaspilsētai, ko sauc pa Kastrī, jā, varbūt, viņi latviski kaut kā savādāk, rakstās Castries, jā, Kastrī. Galvaspilsēta, teikšu godīgi, tajās tur salās ir, tīri smukas pilsētiņas, jā, nevajag gaidīt, ka tur viņas būs lielas, un nevar gaidīt, ka tur viņās būs krūti restorāni, nezinu, kinoteātrs, operas un tā tālāk, bet, cerēt, ka tu nedabūs pa muti, jau ir tīri okei. Un tad Kastrī izceļās ar to, ka, viņā nav nekas iepriekš minētais, bet pa muti dabūt diezgan vienkārši, jā. Labi, es pārspēlēju cilvēku, tur ir nenormāli forši un vienkārši, jā. Respektīvi, es domāju, ka pa muti dabūt arī ir diezgan sarežģīti, bet viss ok. Respektīvi, Kastrīs, teikšu godīgi, kā pilsēta, tā pavisam godīgi, ir pilnīgākais mēsls, jā, jo visa šī brauciena laikā mēs apskatījām, daudzas salas, apskatījām vairākas pilsētas un tā tālāk. Ir 2 briesmīgas, jā, ir Kastrī, kas ir Sentlusijā, jā, un, kas pat principā nav tik briesmīgi, bet, nav tur ko redzēt, godīgi nav ko redzēt. Jā, un tad vēl viena ir Rozī, bet tas ir uz citas salas. Un kaut kā tā, jā. Tātad, ja jūs ņemsiet attiecīgi kaut kādu dzīvoklīti vai kaut kādu viesnīcu vai kaut kur, es tagad no pieredzes varu teikt, ka labāk viņu ņemt kaut kādā salas otrā daļā, kas ir vairāk uz dienvidiem, dienvidrietumiem, tā var teikt, Sofrī. Ja es vēlreiz brauktu, es viennozīmīgi ņemu tur. Cenu ziņā es nezinu, ja baigās atšķirības, un ja jūs prasat, cik maksā, vispār paņemt ir tā. Kā jūs dzīvojat, grūti pateikt, jā. Jo mēs pa vienkāršo caur Airbnb un caur kaut kādiem paziņām, tie paziņas ir tā, ka 5 minūtes atpakaļ tu esi iepazinies, ja tad, vārdu sakot, tu to paņem. Mēs maksājam kaut kādu tricāru pa nakti par 2 istabām, balkonu, jā, ar kondīšku, skats uz kalniem, tāds, ok, jā, bet, mājā pa vienkāršo, nekas baigi krūtais, bet nekas tāds, ka šitais, vai ņemam vienkāršāko piecietīsim. Nē, ļoti zolīta māja ar zolītu stāviet. Pirmajā stāvā dzīvo saimnieki, jā, otrā stāvā jūs dzīvojat atsevišķi trepes ir.
Pilnīgi netraucē, viņi pilnīgi netraucē un pat palīdz, ja tev kaut ko vajag, tur kaut kādu padomu vai vēl kaut ko, nu tā attiecīgi var aiziet un paņemt. Ja jūs skatītos Bookingā, es pieļauju domu, ka tā cena tāpat vien būtu, jā, ja tur akurāt varbūt nesanāk kaut kādi svētki vai nesanāk jaunais gads vai vēl kaut kas, plus mīnus gan jau tie 30-40 eiro arī maksāt, nu par tādu vienkāršāko palikšanu, jā, ja jūs jau tur gribat kaut kādu top-endu un tā tālāk, nu tas 70, 80 un uz augšu, es nemaz nezinu, vai viņam ir tāda super krutās tur Hilton viesnīca vai vēl kaut ko. Bet varētu būt kā ir, jo tās salas principā dzīvo, ieskaitot Sent-Luciju, dzīvo tikai uz to, ka viņiem, nu, iepeld lielie kruīz kuģi, jā, iepeld kruīz kuģi un viss tas bars, bļē, kas tur uz ir, nu tā kā pirāti, bļē, viņš netēļa nocieties, un viņš tagad gāžās uz krastu, jā, nu līdz ar to tur ir viņam uzreiz ekskursijas, viņam tur ir, kur, zin, kā aiziet kaut ko nopirkt, kur iepist odziņu, jā, kur paēst un tā tālāk un tā tālāk. Viņi ļoti gaidos kruīz kuģis, jā, un līdz ar to es pieļauju domu, ka kaut kādi nebūtu tādi krūtāki mitekļi arī ir, bet no otras puses viņi nav vajadzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi atgriežas uz tā kuģa. Un tāds, kas no malas ielido un paliek, nu, teiksim, tur 2, 3 naktis vai 4 naktis, tā kā mūsu gadījumā, nu, tāda, man liekas, nemaz baigi daudz nav. Jā, un līdz ar to nafik viņam tur kaut kādu Hilton būvēt, un tad viņi iztiek ar tādām, nu, teiksim, vidējā klases viesnīciņām, jā. Gan jau var dabūt arī basēniem un tā tālāk, bet, nu, mēs tādas neskatījāmies, jā. Nu, tas tā ir saprast, kad principā ļoti solīdi var dabūt kaut kur pat ricāri naktī, jā, nu, palikšanu. Pārvietošanās, jā, nu, kas ir pārvietošanās? Tur ir tā, ka pa galvaspilsētu un principā es pieļauju domu arī pa visu salu, tu it kā vari paņemt taksi, jā, tu var paņemt taksi, es neredzēju nevienu taksi, jā, bet es pieļauju domu, ka viņas 100% ir, jā, 100% ir vienkārši, nu, tur jāzina, kam piezvanīt, kur piezvanīt vai ar ko sarunāt, kurš tev atbrauc pakaļ, jā. Tātad visās tai salās, ieskaitot Sent-Luciju, tur tā štēle ir tāda, ka, nu, tu principā, nu, kādu sazvani, jā, vai kāds tev atbrauc pakaļ, tur vienkārši, jā, vai tu nezini, kurš varētu atbraukt pakaļ, jā, man liekas, brālēns manēšu un varētu atbraukt, jā, noorganizēsim. Sabiedriskais tur nav, tur nekursē sabiedriskais nav, jā, nav vienkārši tāda koncepta kā sabiedriskais, jā, ja tev kaut kur jātiek, nu, kruķies, nu, domā, jā, nu, aizem, mēģina nostupēt kādu, vai vēl tur kaut ko, jā, nav viņam sabiedriskais. Varbūt pa pašu Kastrī kaut kādi šitie te mikrobusiņi braukā, kas tur, nezinu, pa pilsētu un varbūt 5 km ārpus pilsētas. Varbūt, ka kāds pužuļiks tur ar to nodarbojās, bet principā nav tāds sabiedriskais transports, koncepts viņiem nestrādā, jā, viņi nesaprot, kas tas ir. Līdz ar to ir baigi forši tev savējā mašīna. Jā, mums bija savējā mašīna, mēs trāpjām tādā nelaikā nebrīdī, ka viss bija iznomāts. Viņam ir viena otra arī oficiālā kompānija, nepateikšu kādu, bet, nu, ja jūs tur iesiet, kas tur parasti, jā, Bookingi un rental kāri un Discovery kārs un kas tur vēl ne, gan jau viņi kaut ko piedāvās. Jā, jautājums, vai tās mašīnas ir, jā, nu, ja viņi piedāvā tās mašīnas, visticamāk ir, bet mēs skatījāmies un mašīna nebija. Neviens mašīnas, ne lielā, ne mazā, nekas, vispār nebija neviena mašīna. Līdz ar to mums nācās sarunāt ar rakstot uz kaut kādām vietējām transporta nomām, kā viņas var atrast, bļēt, gluži tāpat kā Žigis atrada Google. Google atradīs kāds 10 transporta nomas, protams, nu viņam 5 nekad nav strādājuši, 2 vairs nestrādā, jā, 3 strādā, no tām 2 atbildēs. Nu, kaut kas sanāk tā, ka mēs iebraucam un tagad gaidam, būs tur busiņš, nebūs busiņš, jā, nu beigās atbrauc, jā. Atbrauc, mēs tur iznomājam mašīnu, ļoti zolīdu mašīnu par ļoti normālām cenām, jā, kā notiek iznomāšana mūsu gadījumā, jo mēs, es saku, caur oficiālo nenomājām, jā. Džeks saka, nu, jums ir kāds dokuments? Es saku, ir, jā, viņš nofočē, bļēģi, ar savu telefonu, jā, nu, brauciet uzmanīgi, jā. Visu, līgums noslēgts, jā. Tu pēc tam prasa, kur atdot, nu, tu man, ka brauks projām, tu man uzvani, jā. Nekādu naudu iepriekš nevajag, viņam nevajag nekādu naudu iepriekš, jā, tu galvenais, kad brauc prom. Citreiz tiek sarunāts, jā, nu, to naudu kaut kur atstāja, mūsu gadījumā viņš atbrauc pakaļ uz lidos, tai mašīnai uzreiz draugs viņu atrad, viņš savāc, mēs viņam tai brīdī samaksājam, tā kā viss normāli. Cena nomām
Mēs ņēmām arī par kaut kādi 30 eiro dienā, kas, manuprāt, ļoti adekvāta cena. Ļoti adekvāta cena. Mums bija zemā mašīna, principā visur, kur ir jāizbrauc, tu vari izbraukt. Jā, visur var izbraukt, tā kā tur nevajag kaut kādu super duper džipu vai vēl tur kaut kā, tu mierīgi var izbraukt ar kaut kādu mazāko mašīnu. Diezgan droši, ka tu apskrāpēsi apakšu, jā, ceļi viņiem ir sūdīgi, ļoti, ļoti sūdīgi ceļi. Bet nav tā, ka galīgi pizdiets. Es teiksim tā, Rīga, ja, kaut kas uz Rīgas pusi velk. Bišķi sūdīgāk, jā, bišķi sūdīgāk Rīga, teiksim, pēc 10 gadiem, jā. Tāda apmēram ceļa, bet izbraukt var, jā, ja pašā pilsētā tur arī atkarīgs, kur, protams, tur galvenie ceļi tīri ok, ar ļoti maz bedrēm. Tad ir kaut kāda nomals ceļa jau ar ļoti daudz bedrēm, un tad iet, kas šosejas, viņi vienu brīdi var būt ideāls asfalts, jā, 5 km, jā, pēc tam var būt 3 km tāda, ka tu negribi šeit braukt, un pēc tam pēc 2 km tu saproti, ka tu gribēji tos 3 braukt, ka tu tagad negribi braukt, jā, var sakot tā. Jā, un mums pašiem plīs riepa, braucot pa tiem lieliskajiem ceļiem, jā, un rezervu nebija, jā, nebija ielidžeks, nebija plānojis, kas plīsīs. Viss tik norganizēts normāli, jā, tu atkal pieeja kaut kam uz ielas paprast telefonu, kaut ko sazvan, tā, kaut kādu brālēnu sazvan, tas atbrauc ar, sīko barojot no vienas rokas, jā, ar otru, skrūvējot riteni, viss tiek sataisīts par normālām cenām, jā, tā kā viss tur ir runājums, jā, viss ir runājums, un ja jūs esat pieraduši pie tāda tur krūtā servisa, ka es tur atbraucu, man tur sagaida un viss tas, noteikti Centlasī nebūs jūsējā sala, noteikti nē, jā, jo jūs tur, pizdiet sajuksiet prātā, vienkārši, jā, bet tur visu ar visiem var sarunāt, tā kā tā. Jā. Un tad sanāk tā, jā, tā Kastrija sanāk plus mīnus ziemeļos un tā lielā lidosta dienvidos, Viewfortā, jā. Runājot par to, ko tur apskatīt, galvaspilsēta, es teikšu tā, principā, centrālais laukums, baznīca un tur pāris mājas ap viņu, jā, ja skatās tikai tās, un pēc tam ejot cauri pāriem rajoniem aizvar acis, ir tīri ok, jā, ja tev pasaka, tagad atver acis, te ir smuki, jā, tagad var ciet, mēs iesim tālāk, tad vairs nav īpaši smuki, jā. Pat es saku, pat tā saucamā krasmala, kur piebrauc tie turkūģi, kruīznieki, un kur tie cilvēki kāpj ārā, ir vietas, kas tur ir tādas, tā 50-50, un ir vietas, kur ir 595, jā, kā tā. Neliels tirģels blakus, kas ir domāts tieši visiem turistiem, kas tur nogāžos no tā kuģa, jā, ka tur ir kaut kāda suvenīra, kaut kādas apens un kaut kādas sapurs, tā kā tā. Bet, jā. Tātad, ko var redzēt? Šajā ziņā ir, redzēšana un darīšana ir dafigā, jā. Sala ir neliela, bet viņa ir ļoti kalnaina. Sanāk tā, ka tev liekas, 20 minūtes tur man izbraukt uz salu, jā, cik tad tur 40 km vai vēl tur kaut ko. Dēļ tiem ceļiem, dēļ tiem kalniem un dēļ tā, ka tie ceļi nav labākie, teiksim tā, no ziemeļiem līdz dienvidiem, kādas 3 stundas jābrauc, kādas 3 stundas jābrauc, jā, ja tu tikai tupi brauc, varbūt to 2 var izdarīt, teiksim tā, jā, bet, tas nav tā, ka tu ielec un izbrauc. Principā iet 2 ceļi, jā, viens iet, kas ir apkārt salai arī negluži visur apkārt, tur bišķi jāpabrauc malā. Un tad ir pāris vietās, kur viņi tā kā savienojās, tādi šauri nelieli ceļi, brīžam asfaltēti, brīžam nekādi, bet, principā būt viņi ir. Bet, teiksim tā, kvalitāte ir tāda, kāda ir, jā. Jā, ko tad redzēt? Salas ap Kastriju ir... Forši, piemēram, uzbraukt apkārtējos kalnos un pastīties uz to pilsētu no augšas. Jā, ja tu skaties uz to pilsētu no augšas, zaibīs viņa izskatās, jā, esot lejā, tikai tu saproti, ka viņa, varētu būt smukāk. Nav jau viņa baigi traģiskā, jā, bet, viņa varētu būt smukāk, bet, zin kā, viņa valsts ir nabadzīga, kā saka, budžets tāds ir, kāds ir, tad viņam tur ir jākruķies ar to, kur ir, bet, ja skaties no augšas, ļoti, ļoti skaisti, jā, ļoti normāli.
Nu, un tad var pabraukt bikucīt nos. Tagad ir jautājums, jā, viens ir pabraukt turpat netālu uz ziemeļiem, jā, tur principā arī brauc visi I wanna be Instagrammer turisti, jā, un tam līdzīgi. Viņi paliek tādā nelielā pilsētiņā, es tagad aizmirstu, tagad tur nosaukumu vajadzētu viņu atcerēties, bet nu labi, tur vien tikai ir kaut kāda. Nu jā, viņi ir tā ir tāda modernāka, tur ir puslīdz saprotamas mājas, ja būs kaut kāda krūtā viesnīca, viņi būs tajā pilsētiņā, jā. Un tur ir tāda viena no smukākajām salas atrakcijām vai daļām, viņi saucās Rodney Forts un Pigeon Islands, jā, viņš agrāk, nu tiešām bija Islands, jā, nu šobrīd viņš tur ir savienots ar sauzem un tā. Bet tas forts bija, nu, lai aizsargātos no visādiem piderasiem, jā, jo, zin kā, nu, ne tikai mūsdienās ir pideras, arī agrāk bija pideras, jā, kas tur mēdz piebraukt pie salas, ne labdien, ne lūdzu, tur davai gaņīti babki pacani, jā, zin kā, un mēs tinamies projām. Nu jā, un līdz ar to tur agrāk bija forts, nu, un tagad tā vieta ir tāds, tā kā, nu, brīvdabas muzejs, ja var teikt. Tas ir par maksu. Tā maksa bija galīgi neliela, ne tā 5 eiro, ne tā kaut kas tāds, jā, tu vari pat principā viņā neiet iekšā, tur blakus ir pludmales, tu vari iet pa taisnos pludmalēm, džumīt, un tur nekas nav jāmaksā, bet ir vērts iet iekšā, jā, ir vērts iet iekšā, viņš tāds, nu tā kā es saku, brīvdabas muzejs pa lielam. Bez mājām, kāds 2 mājas ir, bet ļoti smuks mežiņš, jā, un tu vari uzkāpt kalnā, kur tas forts agrāk bijis, nu tur vēl tie nocietinājumi kaut kādi palikuši. Tas nav nenormāli sarežģīti, jā, tas, protams, ja tu dienas vidū to dari, tad, nu, bišķi karsts tev būs, bet nav tā, ka tu tur nosprāks skāpjot augšā, jā, nu, un skāti uzkāpjot augšā, pīzģēts, nu, kolosālākie skāti, es teiktu, salā, jā, nu, tādi top 2, tad viens no tiem ir no Rodney Forta, jā, ka apkārt tu redzi, nu, visus tos pauguriņus, tu redzi līci, jā, tu redzi tālumā kastrī, tur varbūt kāds kūģis vēl iepeld lielais kruīznieks, nu, tas skats tiešām ir tāds, nu, baudāms un smuks. Tā kā, jā, tas Rodney Forts ir tāds viens no tādiem, kur var aizbraukt, paskatīties ļoti smuka apkārtne. Un es saku, ja jūs principā dzīvojat tai pilsētā, kā viņi saucās, tagad man pašam palika interesanti, jā. Rodney Bejs, jā, viņi tā arī saucās, Rodney Bejs, pareizi, jā, blakus Rodney Fortam, Rodney Bejs, jā, nu es saku tāda modernāka pilsēta, un ja jūs gribat dzīvot starp no Baltajiem un principā no tā salas šarma neko neredzēt, nu var redzēt, tu var dzīvot tur un tā, bet, nu tad jā, nu te ir Rodney Bejā, es pieļauju domu, ka tur ir smukākās viesnīcas un zolīdākais, un tur varbūt pat ir kaut kāds veikals, kurā tu saproti, ko tu pērci, jā, tu iekšā, brīnies, kas jums te ir. Tā kā jā, tāda ziemeļos smuka vieta, ko noteikti vajag aizbraukt, jā, nu, es te Rodney Fortā nedzīvotu, bet, nu, atkal, ja jums patīk kārtība, kaut kāda organizētība vai kur, tad, nu, tieši tur visticamāk būtu jādzīvo, jo pirmkārt tas ir galīgi blakus galvaspilsētai, ja tu kaut kad ātri jāpazūd vai vēl kaut ko, tad, nu, kaut kā tā. Labi, ja mēs runājam kopumā, tad tā sala, ja var teikt, rietumu puse ir tā, kura jums jāapskata. Austrumu pusē, pavisam godīgi mēs izbraucām, var tur arī nebraukt. Jā, nu var tur arī nebraukt. Nu ir viena otra smuka vietiņa. Ir tas pats skats uz Atlantijas okeānu un ir kaut kādas mazas pilsētiņas, kaut kādas, nu, nezinu, tādas vietas, kur apstāties. Bet tā pavisam godīgi nekas nenotiks, ja jūs pa austrumu piekrast nenobrauksiet. Ticiet man, jā, un tāpēc, ka, nu, es parasti uz tām salām apskatu visu, kas tur ir. Un līdz ar to es teiktu, ka austrumu piekrast, nu, intereses ziņā, nu, nebija viņu vispār nekas, nu, nebija, jā. Plus, tur ir labs ceļš, jā. Labs ceļš, un tāpēc, ka neviens viņu nav sapis, jā, tur neviens nebrauc. Līdz ar to tā ir vienīgā vieta laikam uz visas salas, kur tu tiešām var uzspiest uz kaut kādiem tiem atļautajiem 90, es nezinu, cik viņam vai vispār 90 ir atļauts vai 80 ir maksimālais, bet tur tu vari uzspiest, ir vietas, kur tu vari uzspiest tiešām, ja tu gribi, nu, tā tīri izbraukt, un tas ir tāds, nu, ceļš uz to Viewfort, kur ir lielā lidosta. Bet pati Viewforta, jums, nu, ja es teicu, ka Kastrī ir briesmīgi, tad, es ļoti atvainojos, Kastrī ir vēl Viewfort, jā, Viewfortā vienkārši neskatieties, jā, jūs ielidojat ar tālo lidmašīnu, pirmais pisiet prom no Viewfortas, jā, vienalga, kurā virzienā, vienalga,
Volgai, jā, vai, bļaļ, uz austrumiem, vai uz ziemeļiem, vai uz rietumiem, bļaļ. Jo, nu, tur vispār nav ko darīt. Un tur mēs iebraucām, jā, tur ir tāds kalns un, bļaļ, kaut kādas kazas skraida, jā, kaut kādi džeki ar automātiem staigā. Bet, nu, nesliktie puslīdz labie, bet, nu, varbūt šauvi viņi arī labos. Es nezinu, tur ir tāda, bļaļ, briesmīga pilsēta, jā. Vilfort, ne. Bet, ja jūs braucat no kreisā puse, kas ir rietum un skats uz Karību jūru, nu tas ir fantastiski, jā, vienkārši. Nu, un šī gadījumā ir ļoti labi, jums ir savējā mašīna. Ja jūs, piemēram, esat budžetā un tā tālāk, es pat teiktu, ka jūs varat paņemt to mašīnu, nu, tikai uz vienu dienu, jā, bet, nu, tad jums jāsāk ļoti agri un jābeidz ļoti vēlu, jā, nu, mums mašīna bija uz 3 dienām, es teikšu tā, mēs pat 2 plus mīnus viņu apskatījām, bet, ja mēs būtu gribējuši kaut ko darīt vairāk, jā, nu, tad, nu, noderētu vēl, ka to 3. dienu arī tā mašīna. Kas tad ir pa ceļam? Pa ceļam ir fantastisks mazs pilsētiņas, un šobrīd es tiešām runāju par pilsētiņām, nu, aiz cieņas, teiksim tā, nu, tie ciemati, arī aiz cieņas. Es tā saku, jā, tās ir smukas, krāsains mājiņas, parasti kaut kāda smuka baznīca, jā, kaut kāda smukas mājiņas, ļoti smuki cilvēki, lielākā daļa no tiem cilvēkiem ir pāli, jā. Nu, īpaši vīrieši, jā, viņi tur kaut kur mētājās, viņi neko slikti nedara, viņi nenāk, viņi tev neprasa kaut kādu naudiņu, varbūt viņš grib atnākt parunāties, no kurienes tu esi, jā, tu pasaki no Latvijas, viņam tas absolūti nepis, jā, tu vari pateikt no Angolas, viņam tas arī absolūti nepisīs, viņš vienkārši grib parunāties, jā. Neko ne agresīvi, ne kaut kādi, nu, es saku, ne uzbāzīgi, baigi, neko, nu, tu pasaki, es negribu runāt, viņš tev liek mieru. Pa ceļam, jā, nu darbojās kaut kādas 2-3 vietas, kur tu vari nopirkt principā neko, bet viņas ir vaļā, jā, tātad, ja tu gribi, nu, akurāt dzert, piemēram, tur, nezinu, tu gribi aliņu, no aliņu tu visticamāk dabūs jautājums, vai tu ūdeni dabūs, to es nezinu, jā, nu, tur kamieļi nav, bļa, līdz ar to cilvēku dzer alu. Bet tajā ir tika tie nabadzīgie ciematiņi, nu pats pirmais, kas man palicis atmiņā, tāds Autabor, burtiski 2 ielas, viena iet gar tā kā jūru, nu, un otra ir ķipa tā galvenā, kas ved cauri pilsētē, un tā, nu, nezinu, cik tur mājas, nu, 50 varbūt. Smukas, krāsainas, jā, nu, ik pa laikam kaut kādi, nu, tādi iedzēruši pilsoņi, labā garstāvoklī, jāzina, kā noauguši tur, bļaļ, Bob Marley, viss pēc aicinājuma un pēc izskata. Viņi tur kaut kur plenderi apkārt, viņi tur prātīgi sēž, viņi neko sliktu nedara. Viņi piepisuši ģīmi jau 8 no rīta, nu, tas jau ir diezgan vēl, jā, jo principā rīts jau 5 sākās, jā, nu, kāpēc tērēt laika, ja tu vari 7 jau būt pipelē. Sakot, viņi to svēti ievēro. Kaut kas uzkuri un tā tālāk, bet tai pašā laikā, nu, bļāns, nu, galīgi nevajadzētu baidīties, goda vārds, viņi ir absolūti miermikas, no absolūtākie, jā. Nu, tad attiecīgi sievietes tur mēģina kaut kādas biznesiņas bīdīt, bet es saku, nu, tie biznesiņi ir, nu, varbūt viņi tur pārdod kaklarots, un tad tu redzēsi, ka tu brauc ar pilsētai, nu, kas ir vaļā, tur, kur tu pifcīti var nopirkt, jā, tur, kur aliņu var nopirkt, tas būs vaļā. Veikals tādos, nu, nav, jā, nu, nav, nu, varbūt tad tu zini, ka tur kaut kā tante Dženija pārdod, jā, dzeramos, un principā, ja tev vajag kaut ko lielāku iepirkumu vai vēl kaut ko, nu, Pisus Kastrī, jā, galvaspilsēt, nu, tas it kā nav tālu, bet, nu, diezgan patāls brauciens, un ne visiem ir mašīna. Kaut kāds mājiņas ir pamestas, kaut kādas nav pamestas, bet viņas ir nereāli smukas, maziņas, krāsainas, nu, prieks, kā saka, te atrasties. Mašīna mierīgi var atstāt ceļa malā, jā, nu, mūsu gadījumā arī mēs atstājam, aizgājam līdz jūrai, tur kaut kāda sieviete ceļa pretējā pusē sēž, viņa saka, nesatraucaties, es uzmetīšu acis, lai neviens nelien, bet es arī baigi neticu, ka, nu, tur kāds līstu, bet, nu, nevajag akurāt tā, ka tu tur naudiņus paneļu atstāji vai kameru, nu, tas jebkurā valstī var izprovocēt, zin, kā tev kaut kādas absolūti nevajadzīgas problēmas. Nu jā, tātad pastaigājam, nākam atpakaļ, parunājamies ar to sievieti, kaut kādiem džekiem, ar kaut kādiem bērniem, jā, tur smuka piekraste, tu vari iet peldēt, jā, absolūti mierīgi tu vari iet peldēt. Kaut kāda sīkietā arī ņemās, darās, tā kā viņi tur peldās, viss tas tā kā pieder. Nu jā, nu brauc tālāk, tad ir vēl daži smukas pilsētiņas, bija Kanarī, tāda atceros, tā bija bišķi lielāka, pa to Taboru pilsētiņa arī tāda, nu, smuka, īpaši, ka tu, nu, tā kā brauc no kalnu uz viņu skaties, viņa daudz smukāk. Nu, tad top, kas ir pats tops,
Ir tādi divi lieli kalni, es viņus pa pitoniem nosaucu, jo viņi tā arī ir, Grand Piton, bļaļ, un Little Piton, vai kā franciski bija mazais pitoniņš. Tādi divi vulkāni, viņi pizdiet smuki izskatās, nereāli smuki, tu brauc jau pa gabalu, tu redzi, tādi divi spīci kalni, kā tā sala nav liela, kaut kur apakšā pie viņas pilsētiņa, ar tām mazajām mājiņām, viss zaļš, tas kalns, tā kā vījās, tur ceļš vījās pa tiem kalniem un tā tālāk. Skati, vienkārši kā no pastkartītēm, tā kā ne no šīs planētas, nereāli krūta, tad, ja jūs esat Durdas galvā, jūs varat, principā, doties pārgājienā uz to Grand Pitonu uz virsotni. Cik es saprotu, tas iespējams tikai ar gidu. Man tik stulbi ideja neienāca, ka es labprātīgi, kāpt kalnā, tā nekad tāda ideja nebūs, man sakot, un kaut kādas runā 4-5 stundas, tu var uzhujārīt kalnā, noteikti, ka jau interesanti ir, kā tā paņergājis, bet, forši noteikti ir, varbūt laicīgi jāsākāp, lai nebūtu dienas vidus, bet, varētu būt grandios kāpiens, tīri dēļ skatiem un dēļ viss tā, bet, tie kalni, tas ir, nereāli krūti, un tad var pašā pilsētiņā. Pat pilsētiņā atkal viņa ir maziņa krāsainām mājiņām, viss tāds, baigi smukais. Es saku, ja man otrais būtu jāpaliek, es principā šitajā galā palikt, jo viņai apkārt arī, tādi smukākie un, tādi dabas objekti, visu kaut ko apskatīt, tā. Tad kas vēl tur ir apkārtnē? Tur, principā, atrodas, viņi paši saka, vienīgais vulkāns pasaulē, kurā tu vari iebraukt iekšā ar mašīnu, vai iet ar kājām. Samelojuši viņi nav, tur ir seismatiskā zona, turpat netālu no tiem pitoniem, kur tu tiešām var iebraukt ar mašīnu, tas atkal maksā kaut kādu naudiņu, atkal nebija dārgi, nebija kaut kādi 10, 12 vai 15 eiro, tu iebrauc iekšā, tu dabūni biļetī, un tu esi tādā, seismatiskajā zonā, tu vari viņai cauri vienkārši izbraukt, nonākt uz cita ceļa, bet tu vari arī palikt uz vietas, tu atstāja mašīnu stāvvietā, garām nepabrauks, jo tā laikam ir salas populārākā atrakcija. Tad var tu iziet ekskursijā, tev, principā, gids jau ir teicenā iekšā, viņš redz, ka tu nāc pie tās, burbuļojušās zonas, tev piepisīsies klāt, uz kurien, ko grib pastāstīšu. Protams, ka grib, ka pastāstīšu, tad viņš tev pavelkās līdzi, cik tur, nezinu, tos 300 metrus, un tad izstāsta, tu vari redzēt, kā tā zeme cilājās un burbuļo un tā tālāk. Un tad tu ejot atpakaļ jau pie mašīnas, pie stāvvietas ir tāds dubļu vannas, tas ir baigi populārais. Vienīgais mīnus, ka, protams, karstā zemē līst karstajos baseinos, tas tāds mazohisms ir, bet, to dara, mēs ar to darījām. Jo, temperatūra tur, nekrīt vispār zem 20, pa nakti, es domāju, kaut kā 22 ir, nekrīt tur zemāk, pa dienu vispār 30, tā kapējkām. Un tad ir tā, ka, tu vari nosmērēt tiem dubļiem, tu vari, pēc idiota izskatīties, un pēc tam ir tā, ka 2 dažādi, 3, 4 dažādi baseiniņi, kur tu no sākuma vienā tur iekāp, tad otrā, tad trešā, tad ceturtā, tu izēj visu to procedūru, protams, tur ir darīšanas, bildes un viss tas, tā tīri interesanti, tiešām es saku, tas būtu superīgi, ja būtu vēsāks laiks, bet, var darīt arī karstā, nekāda vaina, un tam var atvēlēt arī, diezgan daudz laika, mēs jau bijām tādā laika deficītā, līdz ar to mēs tā ātri, bet principā, var to darīt, diezgan kāds 3-4 stundas, tad ņemties gar tiem basēņiem, nav jau tev obligāti jāsēž te karstā ūdenī, tad tur var nosmērēties ar dubļiem un vienkārši pēc idiota izskatīties, kurš tev kas saka liedz. Tā kā, tas tāds laikam populārākais un tiešām tāda interesanta apskats vieta, un ja tā padomā, tiešām tu tur, kā ar mašīnu iebrauc pašā vulkānā un tā. Netālu tur ir Piton Falls vēl, redzi, ja atkal tev gribās vēsāku ūdeni, tad var doties uz tiem Piton Falliem, tie atkal ir pavelti, tev ir bišķi jāpakāp pa kalnu lejā. Tur ir tā, ka tur nav baigi daudz vietas, un attiecīgi mēs bijām vakarā, kad nebija daudz cilvēku, līdz ar to turpat ir tādi kā 2 dabīgi baseiniņi uztaisīti, kuros, tu vari sēdēt, papeldēt, tur ir grūti, jo viņi ir diezgan sekli, bet, teiksim, karstā vasaras dienā atvēsināties, kā nokāp lejā, tu pirmkārt esi džungļos, putniņi, čivinas, zaļš tāds, kā mākonīts aizskars, kas tev pasargā no saules, un tu sēdi ūdenī, kas patīkam vēs ir, tas ūdens
ūdens gan ir patīkam vēs, jo viņš nāk, nu, tā kā no tiem kalniem, un tur tu vari, nu, normāli pasēdēt, tur tev nav jāsprāks nostai karstumā. Tā kā, jā, tas Pitons Falls ar tādu foršu vietu, pat ja tu nepeldies, kā mūsu gadījumā mēs nelīdām vai ūdenī, bet ļoti smuka vieta, kur aiziet, vienkārši pačilot, nezinu, nopērt caliņas, sēd visu dienu, iepazīsties ar kaut kādiem vietējiem, parunājies, tā kā, jā, nu, pilnīgi normāli. Nu, un kas vēl bija tāds, kā viņš bija, Diamond Estate, jā, tāda slēgta teritorija, viņš botāniskais dārs pa lielam, jā. Jocīgi, jā, botāniskais dārs salā, kur viņi visi izskatās pēc botāniskā dārza, bet jā, nu ir tāda smuka vieta, turpat ir sargs, kas laiž iekšā, tas maksā kaut kādu naudiņu. Viņš ir vaļā, nu, no līdz. Mēs piebraucām, ka viņš ir ciet, jā, bet, nu, sargs stāv pie vārtiņiem. Un mēs tagad, baigi stulbrīt speciāli sanāk šitien te braukt vēl kaut, viņš saka, nu, davai, es tev ielaidīšu, jā. Pa puslētāk var pa taisno pie viņa sarunāt, un nevienu cilvēku nepastāv. Droši brauciet pēc darba laika, es pat iesaku, jā, kad sāk krēslot, viņš, man liekas, strādā līdz 7 tas dārs. Brauciet 15 pār 7, viss būs izvākušies, nu, kamēr nav tumši, jo, nu, tumsā nav baigi interesanti staigāt to dārzu skatīties. Brauciet ap 8, sarunājot ar sargu pa puscenu, vien paši būsiet dārzu. Jā, var sakot, mēs iepirdām pilnīgi vien paši. Pastaigājamies, jā, nu, kas tur tai dārzā, nu, protams, nu, viss tie aug un tā tālāk, bet pats krūtākais ir šis ūdenskritums, jā. Ūdenskritums, kas, nu, izskatās, nu, krūta, jā, kāpēc viņš tāds izskatās, nu, tāpēc, ka tur apkārt visi tie sērūdeņi raži un tā tālāk, nu, tad viņi attiecīgi visus tos apkārtnes, kā saka, kalnus, iežus un tā tālāk, viņi tur iekrāso, kurš tur zina kādu zelta oksīdu, kurš vēl tur ar kaut ko, nu, un tad viņi tādi, nu, nereāli smuki, jā, nu, tas ūdens, protams, ir kāds ir, nu, tāds, nu, parastais, jā, tur nav sarkans ūdens tēk. Bet ja apkārtēji, ja kaut kādi, nu, tie kalni, kur viņš gāžās nost, tad viss tas, protams, tur ir dažādās krāsās, nu, liekas nereāli, nu, kā tas var būt, bet, nu, tā tas ir, jā, tā tas ir. Nu, un, protams, pirmās stundiņas bišķiņ smirdēs pēc vecām olām, nu, vienalga, vai tu esi tai Diamond Estate'ā, vai tu esi tajos Piton Fallos, vai tu esi kaut kur iebrauc tai vulkānā, vai kur, nu, bišķiņ pēc olām smirdēs vecām. Nu, pēc stundas pierod, jā, pēc 4 stundām jau liekas, ka varētu tādu smaržeklīt nopirkt mašīnā, bet viss pilnīgi normāli, bet, nu, tā kā sanāk tā salas dienvidrietumu daļa ir tāda, nu, tāda seismiski aktīvā, un tur atrodas viss tas smukākais, kas jums jāredz. Un, jā, tas principā, nu, no tādiem apskats objektiem arī viss, vēl man personīgi patika atradu salas vidienē, tas gan bija braucot pa to austrumu ceļu, bet es pieļauju domu, ka, nu, pa rietumu ceļu arī nogriežoties var aizbraukt. Latilē tādu ūdenskritumu, es nezinu, es viņus pareizi izrunāju, jā, jo tā sala diezgan daudz franciski, tāpēc, ka viņi vienu brīdi Francija ir piederējusi, jā, nu, tad franciski būs Latijē laikam. Ūdenskritums, viņš atrodas privātā teritorijā, tur tāds vecs večuks, viņa kopi tur ieeja laikam arī piečuktu, viņam samaksā, viņš, nu, tā kā savā dārzā ielaiž. O, tas bija krūti, jā, jo tur neviens nebrauc, nu, tur ceļš arī bija pilnīgā tīrsā, bet kāds kilometrs. Tu iebrauc iekšā, jā, tu ar večuku var aprunāties, viņš tur visu izstāsta, tu noiet viens pats pie ūdenskrituma, tad viņam ir tāds dīķīts, kur ziltiņas peld, kas, nu, to ādu grauž nost. Es ciest nevaru, bet, nu, manējā sēdē tur, sajūsmā kājiņas iebāzos iekšā, viņai ziltiņas, noēda ādu. Es tikmēr lejā kaifoju pie ūdenskrituma peldēties vāra atvēsinoši, skaisti, bez cilvēkiem, kolosāli vienkārši, jā. Nu, tā kā darīt, kā saka, tur ir uz tās salas. Ko? Nu, cik ilgi es tur ieteiktu? Principā, nu, es esmu no tiem, kam patīk kustēties. Jā, nu, es nevaru ilgi tur nogulēt, kā likt pīmu pludmalē un tur skatīties uz saulu un tā. Es teiktu, jā, nu, ka ja jums patīk tā, ka jūs kaut kāda aktīvās dienas mījās ar kaut kādām, es pagulēšu pie pludmales vai vēl tur kaut ko, ar nedēļu pietiktu, kapitāli pietikt, jā, nu, mēs sabijām 4 dienas, es pat teiktu, ka tā pēdējā jau bija tā, kad jau, man liekas, nu, mēs visur esam bijuši, nu, kur vēl, jo mēs neesam tādi, kas tur pa pludmalēm vārtās un zin, kā tur baigi ķer kaut kādu kaifu no sauļošanās un tā. Jā, ja jūs esat tādi iebraukt apskatīt, es teiktu ar kaut kādam
3 naktīm, pavisam noteikti pietikt. Jā, ja tādā ātrumā, tad 2 naktīm. Noteikti ieteikt, ka jums tomēr ir tā kā savu mašīnu, jo tad ir, paši neatkarīgi, kuri grib tur brauc, nevis tu tur sarunā, ka tur kaut kas tev aizvedīs vai vēl tur kaut ko. Ja jūs tur, mīlat iepist ogu un braukt un gribat, lai šoferis, es varu visticamāk teikt, ka varat pist ogu un braukt tāpatās. Vienu policiju neredzēju, es nesaku, ka viņi tur nav, es nesaku, ka viņi arī, tā kā neķer uz šmīgu, es nevaru iedomāties, ka, policijas rīcībā būtu kaut kāds, alkohola noteikti, es nevaru iedomāties, tā tik nabadzīga valsts, ka, ja tu puslīdz, zin, kā nešļipstot var izrunāt vārdu inventarizācija, jau izībīs, jau var braukt tālāk, jā. Tā kā es domāju, cilvēki tur ir kapitāli, jā, ja tur netais sūdz un tev neliekas, ka tu esi krutāks pa viņiem, mierīgi visu kaut ko var sarunāt, visu kaut ko var izdarīt un tā tālāk. Tā kā tas principā nekāda problēma un, jā, tieši tāpēc es saku, ka tu mašīnu vajadzētu. Pēc tam ir iespēja atkal, jā, jūs varat vai sēsties un lidot mājās, vai attiecīgi tad nopirkt biļetes uz mazo lidmašīnīti, jā, tā kā mēs to izdarījām un lidot uz kādu no blakus salām, jā, tās cenas tur ir ļoti pieņemams, jā, zem 100 eiro, ja jūs pērkat laicīgi, vispār, man liekas, varat tā kā 30, 40 dabūt tos lidojumus, kas vienkārši pārlidina jūs uz blakus salu, kas jau ir cita valsts, jā, kaut kādu bišķiņu tomēr savādā kultūra un viss tas, jā. Tā kā tā, pa naudu viņiem ir uz diezgan daudzām salām, tur Austrumkarību dolārs, jā. To vislabāk ir, principā, iegūt tā, ka jūs noņemat no bankomāta galvaspilsētā vai lidostā, ja tur tāds ir. Jo banku filiāls atkal būs tikai galvaspilsētā, jā, tajās mazajās pilsētās, es vienkārši neticu, ka viņiem ir tur kaut kāda banku filiāls, un es neticu, ka tur ir bankomāts, jā. Un ja tur ir bankomāts, neviens nezin, kā ar viņu darboties, tā kā principā tur cash is king, jā. To cashu arī var dabūt, var mainīt, mēs piemēram lidostā mainījām, bet tur atkal ir baigi stulbi, tāpēc, ka maksimums, ko tu var samainīt, ir 600 eiro, jā, 600 eiro, jā, mēs mainījām, priekš tā salas pilnīgi pietiek 600 pilnīgi, jā, bet mēs mainījām tā kā ar domu, ka arī uz citām salām mums vajadzētu, mēs tur uzreiz gribam štuku samainīt, viņš saka, es tik daudz nevaru, jā, uz cilvēku 600, kā to atrisināt, vienkārši paprast, kurš nākamais rindā, es tevim stāv, tu ķipa vari, uz tavu vārdu samainīs naudu, jā, tev nekas nav jādod, viņam nekas nav jādod, ķipa pierakst viņu datus un samaini. Es tieši tā arī izdarīju ar vienu sievieti, jo manējā tur pusdienas stūma ģīmī blakus. Jā, tā sieviete pat piedāvā, viņa saka, maini uz mani, jā, tā kā mierīgi samainīt var to un to. Par izmaksām, es pateicu, it kā mašīna ir lēta, jā, palikšana ir lēta, bet vispārējais, dārgi draugi, tur ir dārgs, jā, jo es pat nesapratu ar viņu, viņi tur saņem principā kapeiks, ja tā rēķinam, jā, tur alga 500, tur būtu jopt vai maķi, jā, jopt vai maķi tur būtu alga. Bet cenas veikalos ir vienkārši zinātniskā fantastika, jā, tā tad arī paēst, ja tu gribi aiziet, uz tādu puslīdu zolīdu vietu, mēs uz tādām neejam, bet, es zinu, cik nezolīdās vietās maksā, jā, piemēram, kaut kādu vienkāršāk, ja tur kaut kādu rīsiņu ar kaut kādu, nezinu, desiņu un salātiņiem, kas ir salātiņi tikai tāpēc, ka tā sieviete saka, šitie ir salātiņi, jā, jā, toči nepamanīja to tomātiņu, jā, piedodīt, viss kārtībā. Tas kaut kā 12 eiro maksā, jā, ja tu ieej veikalā un tev liekas, ka, tu pats kaut ko sapirksies un taisīs, tāpēc, ka tev ir virtuvīte. Tur tā izvēle arī, ļoti, ļoti švaka, ļoti, ļoti augstas cenas, jā, tādā ziņā. Es pat pieļauju domu, ja tu iet uz kaut kādu, tādu zolīdākā gala ēstu, un, tur, tā porcija, cilvēki no vecāru visticamāk sākot vai kaut kā tā. Jā, kas vēl, internets ir forši, ja tev ir internets, jā, jo tur, mūsējais nestrādās, jā, var, protams, to ēsim, es absolūti ēsim pretnieks esmu, jā, man ir bijis, es nekad neņemu. Vietējo kartiņu var nopirkt, jā, viņa starp citu darbojās uz 10 dienām un arī blakus salās, jā, tātad vietējā simkarte pa diezgan normālām naudām, tagad neatceros cik, bet bija zolīdas gigabaitu skaits un bija zolīda cena, jā, net bija 20, mūsu naudā 20 eiro.
un cik tie gigabaiti arī bija kaut kā 25 vai kaut kas tāds, baidos bišķi kļūdīties, bet, tas noderēs, jā, ja jūs brauksiet tīri kartē, lai paskatītos, kas kā. Tiesības, jā, stūrēt, ja māki, nav dikti sarežģītie ceļi, ir tādi, kādi ir, jā, un diezgan šauri, bet, tur nav gonšika, jā, tur nav tāds, ka tev brauks aizmugurē pīpinās un rādīs fakuts, ja tu brauc lēnāk vai vēl kaut kā, tā kā tas viss ir, normāls sarunājums ar cilvēkiem, cilvēcīgi. Kaut kā tā, jā, ņemiet pa labu. Kā saka, pirmo reizi tādu vidiku uztaisīja, ja jums patīk, dodiet ziņu, varu taisīt vēl, jā, varu, protams, arī ar vairāk bildēm un visu kaut ko tādu. Tiem, kas varbūt, tagad wow, tur kaut ko fano, principā viss tas un daudz vairāk jāaprakstīt šī pašā grāmatā, kas man vēl ir pieejams. Tā kā jā, var pieteikties arī, palasīt smalkāk arī pa citām salām šī pašā grāmatā man ir. Es joprojām iedošu to linku, kaut kur apakšā es iemetīšu uz tām grāmatām, tā kā es tagad, protams, daudz retāk viņā ieeju, pa laiku man tur pieteikumi ir kaut kādi, tā kā var pieteikties, to grāmatu es varu pa Omnivu izsūtīt, kas, starp citu, nav sūdīga uzskatu dāvana Ziemassvētkos. Un principā man arī, es saku, pirmais gads, ka man arī kalendāri palikuši, tagad tāda mazā reklāmā aizgāja, bet reku tieši uz tā kalendāra, kas ir tieši tā vieta, pa ko es jums stāstījāt, ir reku tie Grand Pitoni, reku tā smukā pilsēta apakšā, tā kā tā pa titulu bildi. Jā, uz šito vēl var pieteikties, bet, tas tad linkā. Tad dodiet ziņu, jā, vai pa daudz, vai pa maz, vai tas bija interesanti, vai kur, kas saka, vienreiz jāpamēģina, lai saprastu, iet tas neiet, vai kāds tik ilgi klausās 45 minūtes, vai ne. Kaut kā tā, jā, visiem tur jauku. Viņš gribēja teikt nedēļas nogali, bet pirmdien nekādīgi nedēļas nogali nevar būt. Kaut gan, ja tu piepis ģīmli, tev sākās nedēļas nogali. Viss jāiet dirst, jā, es aizgāju Ziemassvētkos. Labi, vai viss turās, un tad padod ziņu.